Šogad svinīgās ceremonijas laikā tiks piešķirti 7 apbalvojumi goda absolvents. Tiem turības bijušajiem studentiem, pamatoti absolventiem, kuri ir izcēlušies ar saviem darbiem, sasniegumiem un, protams, nopelniem biznesā, izglītībā, zinātnē un arī daudzās citās jomās, tādējādi apliecinot augstskolas vērtības, brīvību, uzņēmību un kompetenci. Goda nosaukums apliecina biznesa augstskolas turību, atzinību, konkrētās personas nopelniem sabiedrības un augstskolas labā, un tas tiek piešķirts uz mūžu. Šī patiesībā ir tāda tradīcija, kas patiesībā liek vairāk domāt par tādu vēl vienu augstskolas briedumu pakāpi. Un patiesībā šie ir tie īstie ražas svētki. Ja šim mēs, sakot, kā ražas svētkus vairāk uztvērām izlaidumu, tad, kad tur salikti tie diplomi, bet pa lielam tas taču ir starposms. Un tas, kas, par ko katram pasniedzējam, tas, sakot, notrīt sirds, tas ir tad, kad viņš dzird, ko viņa absolventi lielu un labu pēc tam tālāk ir izdarījuši. Lūk, šajā vietā ir jābūt aplausiem, jo mūsu absolventu veikums patiešām ir dižens. Tiešām šodien jūtos ļoti pagodināta, ļoti aizkustināta. Šeit tiešām ir ļoti daudz izcilu cilvēku, un es esmu ļoti laimīga Dievam liktenim un kaut kādai varbūt tās mirkļa sakritībai, ka mūsu ceļi ir krustojušies, jo ticiet man, nekā svarīgāk nevar būt kā cilvēki un cilvēciskas attiecības, un tā ir manas lielākā vērtība. Paldies! Turība bija tā, kas man principā iemācīja publiski uzstāties, runāt, drosmi, nekautrēties, nebaidīties, teikt, ja kaut ko nezinu, tad droši arī paprasīt, lai saprastu, lai neaizietu durvīm ārā un, teiksim, pēc tam sākt interesēties, kas tur bija un kā bija, jo es nekā nesapratu. Tā kā paldies turībai, un es esmu no tiem cilvēkiem, kas viennozīmīgi uz mani varat paļauties. Es kopā ar jums. Tagad pēc tik daudziem gadiem es atkal esmu guvusi atbalstu un apliecinājumu tam, ka visu šo laiku es caurmērā esmu darījis kaut ko pareizi. Paldies augstskolai! Manai! Jē! Bet tad, ko es esmu vēl darīt, Nu jā, labi, es gāju no pirmās līdz pēdējai pakāpei šeit, turībā. Ar citu, mana mīļākā augstskola viennozīmīgi, bet tāda es varētu sākt iet vēlreiz no 4. uz 1. līmeni. Gadā, kad es uzsāku studijas turībā, es pat nevarēju iedomāties, ka man šī izglītība tomēr tik ļoti noderēs. Un kad ar šo izglītību es varēšu dzīvē daudz liels labs darbs darīt. Un arī tajā laikā es nevarēju iedomāties, ka es stāvēšu šeit un saņemšu šo nomināciju. Tas tiešām liels gods. Tiešām paldies jums par to. Ja tu mērķē uz mēnesi, varbūt tu trāpīs zvaigznēm. Bet, ja tu mērķēsi tepat uz piekalnīti, tad tu vari pakrist jau tepat dažus soļus tālāk. Tāpēc tās ir lietas, ko es mācījos no Aivara Mackeviča, ne tikai no viņa, kā lieliski pasniedzēja no Agitas Tonijas, profesors Rozītis un vairākiem citiem pasniedzējiem, kuri no tur. Arī tas, ka es esmu šeit, man bija pārsteigums, tad, kad man
teica, ka jānāk esot uz pasaukumu un vēl jau vairāk dzirdēt visus šos jaukos vārdus. Izrādās, ka esot bijis arī mīlēts un patīkams students. Tas, protams, patīkam un forši.